Ieteikumi Latvijai. Šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā jābūt īpaši piesardzīgiem. Pasaule šobrīd piedzīvo teritoriju pārdali un ietekmes sfēru pārdalīšanu. Tāpēc neapdomīgi izteikumi vai nepārdomātas darbības var dārgi maksāt. Latvijai šajā brīdī nevajadzētu kļūt par izpildītāju citu spēlēs, bet gan prasmīgi izmantot situāciju savā labā. Mēs varam ieņemt Šveices pozīciju, palikt neitrāli, gudri balansējot starp lielvarām. ASV un Krievija agrāk vai vēlāk atjaunos ekonomisko sadarbību, un tieši tad mums jābūt gataviem ieņemt stratēģisku vietu šajā jaunajā kārtībā. Ja politiķiem pietiks saprāta un drosmes pieņemt patstāvīgus lēmumus, kas nav diktēti no ārpuses, Latvija var kļūt ne tikai par ekonomiski spēcīgu spēlētāju, bet arī par nozīmīgu tiltu starp austrumiem un rietumiem. Mēs varam būt tie, kas nosaka noteikumus reģionā, nevis tikai akli pilda citu pavēles. Ja spēsim izmantot šo vēsturisko iespēju, Latvija būs pirmajā vietā, gan ekonomiski, gan politiski, gan kā valsts, kas nosaka savu nākotni pati, nevis seko citu interesēm. Šajā lapā tiek publicētas ziņas, kuras tradicionālie mediji nevēlas rakstīt, bet tās ir svarīgas, tostarp informācija par zinātni un teorijām.